Sensācija, skandāls, gadsimta notikums. Kino un teātra kuluāros jau sen klīst baumas par nesaskaņām Alfrēda Hičkoka un Vivjēnas Lorēnas attiecībās. Vai plaisa ir tikai radošajā tandēmā, vai arī teju 19 gadus ilgajā laulībā? Vai Lēdija Vi ir zaudējusi savu dzirksti? Kāpēc pēdējā laikā tik reti redzam viņu uz skatuves un ekrānā, un biežāk saviesīgos pasākumos, kur viņas svītu veido fizioterapeits Tarzāns Stradiņš un ekstravagantā spējraise Zigmunda Junga? Kāpēc režisori jaunākajos šedevros galvenajās lomās redzam Marlēnu Rītriku, kuru līdz šim visi pazinām kā Vivjēnas labāko draudzeni? Kā mums traktēt Lēdijas Vi jauniņās protežē Dilijas Ailišas un Vivjēnas brāļa ambiciozās kordebaleti pēdējās kājas Mika Barišņikova pēkšņo salauzāšanos? Tā ir mīlestība vai aprēķins? Neviens no viņiem nav piekritis intervijai un nesniedz arī nekādus komentārus par notiekošo. Jautājumi ir pārāk daudz. Mums kā publikai atliek tikai sekot līdzi un gaidīt jaunus pārsteigumus. Kozete Igo, speciāli kino un teātra bērnesim. Labdien! Rakstu jums kā jūsu jomas labākajam speciālistam. Man būs nepieciešami jūsu pakalpojumi manas dzimšanas dienas svinībās uz kapteiņa Jēkaba Hatiko jahtas Mia Vecchia Amore klāja šāgra 28. martā. Labdien! Jums veicas. Mana grafika ir loks, bet man ir jāzina detaļas pirms galīgas atbildes sniegšanas. Tuvākajā laikā sazināšos ar jums un apspriedīsim visu klātienē. Jau iepriekš paldies par man veltīto laiku. Saprotu, ka savā jomā esat tikpat pieprasīti kā es savējā. Es uzņemos tikai interesantākus gadījumus. Šķiet, šis ir tieši tāds. Gaidīšu zvanu un uz tikšanos. Mana dārgā Kozete, cik skaists kalambūrs. Man ir sāpīgi skatīties, kā tu iznieko savu žurnālistes talantu plebiju dzeltenajās lapās. Ir pienācis laiks ekskluzīvai intervijai, kā arī jāsaliek pārējie punkti uz i. Gaidīšu tevi uz kapteiņa Jēkaba Hatiko jahtas Mia Vecchia Amore klāja 28. martā, kur šaurā radu un draugu lokā svinēšu savu dzimšanas dienu. Labdien, Vivjēna! Nevaru teikt, ka tas ir negaidīti, jo ko tādu gaidu jau ļoti ilgi. Paldies par ielūgumu. Nekad neesmu šaubījusies par to, ka tu esi drosmīga sieviete, kura skatās patiesībai acīs. Mani dārgie vistuvākie, tiekamies kā jau katru gadu uz Jēkaba jahtas 28. martā. Šoreiz gan atstāsim mobilos tālruņus un jebkādus citus saziņas līdzekļus krastā. Esmu nogurusi no tīkliem, medijiem un visām tām muļķībām. Tā būs mana diena, un es vēlos īstu cilvēcisku saskarsmi, tikai mēs un sirsnīgas patiesas sarunas. Paldies! Thanks! Mēs ar Mikiņu jau meklējam tavu dāvanu. Labdien, manas dzīves saule! Gadiem netieku gudrs. Kāpēc tu mūsu ģimenes čatiņam pievienoji visādus psiho- un fizioterapeitus? Labdien, manas dzīves stiprais balsts! Es taču tev nejautāju, kāpēc no ģimenes čatiņa joprojām nav izdzēsta mūsu brīnišķīgā Marlēna. Ak, jūs mani saulstariņi! Balva solās būt izcila, kā vienmēr. Tiekamies!